Lauris Bokišs ir pedagogs, mākslinieks un tēvs. Viņš ir studējis teātra mākslu, mākslas zinātņu un teoriju, strādājis par literatūras un kultūroloģijas skolotāju, lektoru Rīgas Stradiņu universitātē, biedrības tēvi pārstāvi un nodarbību vadītāju, šobrīd ir sākumskolas direktors. Sarunā ar Lauri runāsim par sevis meklējumiem, par to, ko nozīmē būt tēvam un ko nozīmē būt vīrietim, kā arī par to, cik noderīgs var būt teātris un kustība, lai vīrietis spētu veselīgi izpausties ar savu ķermeni. Mani sauc Georgs Rubens, un šis ir sarunu cikls garīgās prakses, kā atrast īsto. Sarunas ar cilvēkiem par mūsu izvēlēm, par to, kā izvēlamies savas dzīves ceļu, pat kāpeniski kļūstot par patiesākiem un autentiskākiem cilvēkiem. Lauri, tu esi tāds diezgan daudzpusīgs cilvēks. Tu esi nodarbojies gan ar dažādu rakstu rakstīšanu, ar pedagoģiju, mākslu, daudz dažādu programmu vadīšanu. Kā tu apvieno visas šīs savas dzīves jomas un kā tās saistās un kā šā daudzpusīgā un saskrintā īstenībā ikdiena, kā tā saistās kopā ar tavu garīgo ceļu, taviem garīgā ceļa meklējumiem? Jā, Georgs, sveiks, Klau. Man liekas, ka man tur ir jāatkāpjas kaut kādu soli atpakaļ, jo es atceros, kā vispār sākās tas ceļš. Man liekas, tas ceļš sākās vidusskolā. Vidusskolā, tad, kad ir psiholoģijas stundas un pirmo reizi tev liek lasīt kaut kādas pamata psiholoģijas teorijas, un tad tev ir filozofijas stundas. Un tad es atceros diezgan spilgti to, ka tas bija tas laiks, kad tu lasi filozofiju, un tu saproti, tu lasi psiholoģiju, un tu saproti, tu nesaproti, kā šis viss iet kopā. Un tad es atceros, kā tajā laikā man bija tāda iekšējā tāda gradācija. Tā kā psiholoģija, jā, praktiski, noderīgi, bet tas ir kaut kas zemāks par filozofiju. Un tā. Paradoxāli, vismaz tajā, ar ko es saskaros šobrīd savā ikdienā, psiholoģija ir daudz lielāka nozīme. Daudz lielāka. Un tad tā filozofijas fons un kaut kādas tā izgaismotā sajūta, ka tu zini, ka tas ir tāds labs fons un pamats kaut kam. Es atceros, ka no tā sākās tās kaut kādas dažādas sajūtas, bet viņas ilgi pinās pretrunā ar tādu dzīves ikdienu, kad tevis sagaida, ka tu tagad izveidosies par kaut kādu profesionāli, iesi kaut kādā profesijā, vēlams ļoti labi apmaksātā, un tam līdzīgi. Un tas tajā pēc vidusskolas laikā ļoti iekšēji tas disonēja ar to, ka man tobrīd tiešām gribējās teikt vēsture vai filozofiju vai kaut ko tādu, bet tu klasiski, vai es precīzāk klasiski aizēju uz juristiem studēt. Un tā bija vispār man pirmā pieredze. Un viņa bija tik, es tur jutos tik ļoti nevietā, ka tas, ko es izdarīju, es aizgāju strādāt uz teātri. Un tad tur man atvērās tā apziņa, ka lietas, kuras tev patīk un interesē, kuras man patīk un interesē, viņas īstenībā kaut kur var savienoties. Man liekas, ka es tur iemācījos un guvu pieredzi, ka tev nav jārok kaut kādā vienā obligāti jomā, ja tu gribi piedzīvot kaut kādas sajūtas un pasauli kopumā. Teātra pasaule tajā brīdī, tādā agrajā 20-gadnieka vecumā iedeva to sajūtu, ka šitien īstenībā tas viss savienojas. Tur man var noderēt kaut kas no tā, ko es jau biju juristos iemācījies, var īstenot kaut kādus sapņus, te ir daļa no, ka vienmēr ir svarīgi, ka tu izproti cilvēku psiholoģiju, kaut kā
likās, un tā māksla un teātra pasaule ir baigi labā lieta. Un tad es pastrādāju teātrī, un tad es iestājos aktieros. Bet vēl pirms tam es biju fantazējis arī vidusskolās laikā par daudz dažādām profesijām. Ko tik es varētu gribēt un darīt un izmēģināt un tā. Un tad es varētu teikt, ka es mērķtiecīgi mētājos pa visādām jomām un profesijām. Bet tas bija nevis tāpēc, ka nevis varbūt, ka tie ir pat meklējumi, vai tas, ka es neatrodu sevi, bet tāpēc, ka man bija tāds savs checklists, savs plāns iekšējais, un es tiešām ļoti daudz dažādās jomās, kaut kur tiešām 3 mēnešus pastrādājot, kaut kur vēl tur kaut kā izmēģināju sevi un sajūtu sevi daudz dažādās jomās tajā vecumā no 20 līdz 30 gadiem. Un tad paralēli tam, tad es juristus biju pametis, bet es izstudēju kārtīgi bakalauros, aktieros, un tad teātra mākslu un režiju maģistrantūrā pabeidzu. Un uz to brīdi, kad es to biju izdarījis, tad priekš manas tādas iekšējās sajūtas no vienas puses un pret to, ka priekš man iekšējā kritiķa no otras puses, kurš man ļoti tā labi sēdēja uz pleca un teica, vecīt, tu esi totāla viduvējība teātrī, tad nav ko darīt. Tas bija pirmais brīdis, kad es nonācu diezgan dziļā depresijā, ko es tad neapzinājos tā skaidri. Es viņu izdzīvoju un piedzīvoju. Es jūtos pilnīgi nevajadzīgs, nevajadzīgs teātrim un man savukārt teātris stipri derdzīgs. Un patiešām, kad es beidzu tur ar to 10. gadu teātra studijas, man liekas, ka līdz 5-6 gadus tiešām nevarēju teātrī spērt kāju. Ja es līdz tam biju absolūti zināju par visu, kas notiek teātra pasaulē, un tad viss tā mākslas pasaule man un teātra pasaule tīpaši kļuva par tādu sāpīgu un derdzīgu vietu. Kaut arī es tur biju ļoti daudz guvis, un joprojām to, kas ir gūts un pieredzēts, un tas ir daļa no manis. Un ar to principā pēc teātra es nonācu izglītības jomā, kas tad bija tajā manā checklistā tas pēdējais punkts, kas man vēl šķita tāds jomas, kas man ir svarīgs un interesants. Un es nonācu izglītībā. Un tad tur es pieredzēju to sajūtu, ka man likās, ka teātrī var visu to, kas man ir svarīgs, integrēt, bet principā sajūta, ka priekš manis tā izglītības joma, kur ir lielākā iespēja nodoties tādai misijas sajūtai, tā ir tuvāk. Un tā es tagad jau no 10. gada dažādos ceļos, dažādos meklējumos esmu izglītības sfērā, kur cik svarīgi man ir būt kontaktā ar citiem, vai izglītot, vai atbalstīt, vai kā, bet kad tas vienkārši noklusējumā liek un ļauj man visu laiku būt iekšā kaut kādai izglītības un attīstības un izziņas procesā. Tu vai neminēji tādiem vairākiem impulsiem, vai viens impulss, ko tu vidusskolas vecumā saņēmis sajūtu, vai ne, kur ir tā psiholoģija un filozofija, kā tās tā kā mīļi darbojas. Es tālāk minēju, ka beidzot vai ne šīs teātra studijas un saprotot to, ka teātrī varbūt nav tava vieta,
ka tad bija tāda depresīva sajūta. Un, vai tu vari nedaudz paraksturot, pastāstīt, kā šie tādi iekšējo meklējumu impulsi, kā tie ir bijušies caur tavai dzīvē, arī ejot cauri dažādiem profesionāliem izaicinājumiem? Es tur vēl pusi soli pakāpjoties atpakaļ. Svarīgi varbūt pieminēt, ka es esmu tāds laimīgais varbūt stāsts, kuru no depresijas izcēla ārā darbs. Nevis varbūt kaut kāda, bet darbs, kuram bija tiešām tāds terapeitiska loma un ļoti atbalstoši cilvēki tajā, kur es biju iekšā. Un proti, es jau biju tā kā prom no tā visa teātra, un viss jau tā kā tā, bet man viens ļoti tuvs un mīļš teātra cilvēks bija Baņuta Rubes, un Baņuta Rubes kopā ar Jānis Hutelu un Karalisko improvizācijas teātri iestudēja Gaidot Godo. Un, principā, man no depresijas izvilka ārā Gaidot Godo un Bekets un absurda teātris un komiķi un ļoti spēcīga režisora un darbs ar šiem cilvēkiem. Un es domāju, ka šausmīgi palaimējās. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēkus nespēja tikai tāda nonākšana darbā, kaut kādā rakšana izcelt. Ja? Bet tad, protams, mēs zinām, ka ir arī tādi skarbie speciālisti, kuri saka, tev depresija vienkārši rodas zemi. Ja? Ja tas būtu tik vienkārši, tad droši vien būtu baigi labi, mums būtu daudz tīru grāvi un daudz laimīgu cilvēku, bet droši vien, ka tas depresijas ārstēšanas ceļš nav tik viegls. Nu jā, bet atgriežoties pie tava jautājuma, tas, kas ar mani ir noticis, ir es lēnām esmu nonācis pie tādas iekšējās apziņas, ka tie dažādie lauciņi vai puzles gabaliņi, ka viņi iekšēji saskaņojas un principā nav pretrunu vai kā tam līdzīgi tajā, ko es daru. Un ka, ja tas sākotnējais ceļš bija tāds izteikti tādu sprintu un tādu nodot tādu stafetes, tāds ceļš, ja kā izdara vienu nogriezu, otru, trešo, tad ar lielāku pieredzi un briedumu, es vairs neesmu uz skrejceļa. Es esmu laukā, kur es varu, principā, pats brīvi aiziet atpakaļ pie kaut kā, kas man ir bijis būtisks, kaut kur smelties kaut kādu impulsu, satikt cilvēkus, atgriezties pie kaut kādām tēmām, kuras man it kā šobrīd nav aktuāls, un, piemēram, mākslas dzīve pasaule, kur kopumā šobrīd nav tāda, tā kā manā dienas kārtībā stipri, bet atliek kādam man iedot impulsu vai jautājumu vai kaut ko, un tas viss tur kaut kur iekšās ir, un es varu veidot savienojumus, kuri varbūt nav nemaz tik raksturīgi un pieejami cilvēkam, kurš ir tikai mākslas zinātnieks vai tikai strādā teātrī. Un tā lieta man tā kā pašam sevi tā kā patīk, to es spēju tā kā novērtēt, bet tas iekšējais darbs ar to joprojām iekšējo pusaudzi bērnu, kurš tur sēž uz pleca un saka, paskaties uz sevi, paskaties uz citiem. Viņš tur čukstausī, lai tur kaut ko salīdzini un tā. Viņš ar viņu arī visu laiku jāstrādā. Kādreiz es nezināju, ka ar viņu jāstrādā, tad bija daudz grūtāk. Kad tu zini, ka ar viņu jāstrādā, tad viņu var apklusināt, darīt to savu dzīvi labākā veidā. Jā. Es varu nedaudz padalīties, pastāstīt, kas tās lietas,
kas ir vai kas ir bijušas tās lietas, kas tev ir palīdzējušas nonākt tajā sajūtā, ko tu raksturo to, ka ir tāds viengabalainīgums vairāk, tās visas puzles gabaliņi sajiet kopā. Kas ir bijušas tās lietas, kas ar to iekšējo pusaudzi palīdz darboties? Man diezgan, kopumā, jāsaka, klasiski priekš šī darba ir palīdzējusi terapija kā process. Es esmu šobrīd jau 5 gadus stabili terapijas procesā, kurš turpinās un kur ir kaut kādas lietas, ko darīt. Tad kaut kad es izmēģināju un iemēģināju, kā tas ir un ko tas nozīmē meditēt, un meditācija, man liekas, ļoti labi palīdz sakārtot prātu, bet tajā es sevi joprojām redzu tajā absolūtā tādā profāna līmenī, jo es bieži vien pavēlkos tam, kā prāts mani apspēlē, un respektīvi sēžot, koncentrējies uz klātbūtni, uz apzinātību, uz būšanu šeit un tagad, bet prāts sāku piespēlēt tik gaišas un labas idejas un domas, tās, kuras tev ir tiešām tik daudz labus risinājumus, un tad ir tā, ka kopumā tā sajūta, kad sēdi tajā savā galvā un tikai klanies, un tā kā paldies par šo domu, es tagad pasēdēšu, paldies par šo lielisko ideju, es pasēdēšu, paldies, un tikai sēdi iekšē, un tā kā saka paldies, lūdzu pa labi, lūdzu pa kreisi, es esmu šeit, bet viņš tā kā tik ļoti, tur vienkārši nāk ar tādām, tā kā, tik viegliem, labiem risinājumiem, ja tas mērķis būtu cits, sēdēt ar dienas grāmatu, vienkārši pierakstīt tos visus risinājumus, ar kuriem tajā ikdienas varbūt skrējienā vienkārši es sēdējis un drausmas, ko ar to darīt un kā to vispār risināt, viss tas smagums. Tas attiecībā uz meditāciju un apzinātības ceļu, un tur savukārt man ir arī dažādas pieredzes, bet viena no tādām, kas ir tāda ļoti koncentrēta un skaidra, bet ļoti feina pieredze ir tas, ka es esmu izgājis klusuma skolas kursu, lai strādātu ar bērniem. Tagad strādājot skolā, es arī bērniem vādu apzinātību. Un tie man ir arī tādi vieni no regulārajiem brīžiem, kad es apsēžos kopā ar bērniem, tiešām ļoti īsi, tur minūtiņu, 2 piedzīvoju tos mirkļus. Viņi dod milzīgu gandarījumu gan no iekšējās pašizjūtas, gan redzot, ka cik ļoti bērni novērtē vienkārši klusumu un mieru. Un tā ir tāda baigi feinā sajūta. Tad tas, kas vēl tur tajā manā ceļā iekšā ir vīru grupas un vīriešu iniciācijas ceļojums, kuram es izgāju cauri Lūžņām, kas nākamgad atkal būs. Respektīvi, darbs ar sevi un ar citiem vīriešiem arī ir kaut kas tāds, kam es ļoti ilgi īstenībā pretojos, kam saknes jau sākas manā bērnībā un manā augšanā, tad manām vidusskolas ceļam ejot cauri, kur es mācījos franču licejā, un mēs bijām 2 džeki klasē, un tad visādi darbi. Un tad teātris, kur mēs bijām, savukārt, daudz džeku, aktieros parasti ņem vairāk džekus nekā meitenes, jo viņi tur vairāk vajadzīgi, vairāk lomas bieži. Tā bija tāda pirmā pieredze apzinātā, kur mācīties īstenībā būt kopā ar vīriešiem.
apgūta apmierinoši tajā laikā. Un tad, tiešām šajos pēdējos arī 5-6 gados es esmu apzināti izvēlējies iepazīt un būt vīriešu pasaulē un dalīties un uzticēties vīriešiem. Tas ir tāds arī ļoti liels priekš manis solis, reizē ieguvums, reizē tāda tiešām superīga pieredze. Jā. Vai tu vari padalīties, pastāstīt, kas ir tās lietas, ko no šādām vīru grupām un no tā vīriešu iniciācijas piedzīvojuma ir iegūst tāda daļa, ko tu sauc par savu iekšējo pusaudzi, un ko es iegūstu pats? Iekšējais pusaudzis noteikti iegūst to, ka ko viņš kopumā dara. Viņš kaut ko nenormāli daudz spītējas, spurojas, dumpojas. Tikai manā gadījumā, viena apsvēruma dēļ, viņš grib, lai viņš tiek redzēts, dzirdēts, novērtēts, lai viņu kāds samīļo. Vienkārši. Ja? Bet tas, ko viņš dara iekšēji, ja? un ar kādiem vēstījumiem viņš apelē pie tās apziņas, tur nav nekāds, vienkārši pasēd ar mani. Tur viss kaut kas cits, visādi pārmetumi, nedrošības, viss kaut kas liec ārā, bet tas, un tā ir noteikti tā lieta, ko es esmu dabūjis to sajūtu ļoti skaidru, ka spēt arī viņam pateikt paldies un atzīt, jā, tu tur esi, ar tevi tu esi drošībā, ar tevi viss ir kārtībā, bet man ir te manā pieaugušā dzīve, ko dzīvot. Un tu vienmēr tur kaut kur, es zinu, ka tu esi un nekur tu nepazudīsi, ka tāds psiholoģisks fenomens iekšējs. Bet savukārt, priekš tāda mana nobriedušā, es šīs pieredzes iedod arī to pašu lielu drošības, lielu pieņemšanas sajūtu, lielu to tādu, tādas iekšējas, es nezinu, vai nolīdzināšanās vai pielīdzināšanās sajūtu, ka mēs visi esam brāļi, ka mēs varam darīt ļoti atšķirīgas lietas, ka mēs varam būt ļoti atšķirīgās vietās savos sasniegumos un bet ka mums katram iekšā ir šis te pusaudzis, kurš ir jāsamīļo. Mēs varam palīdzēt viens otram viņus samīļot, likt malā un tad darīt tādas, un tad domāt par to, kas ar mums notiek šobrīd, ar to, kur mēs gribam virzīties, visi kopā, katrs atsevišķi, saprast, tas palīdz saprast, cik ļoti tas tāds, cik daudz atbalsta var būt nemateriālā atbalstā. Tā. Jā. Tās lietas arī, ko tu mini, tāda drošības iegūšana, pieņemšana, redzēšana citos, ka citos arī ir vai ne šīs nedrošības sajūtas un tās lietas. Bet, vai tas arī kaut kas, kas tev ir ļāvis arī tā pašam justies stabilāk, viengabalaināk un arī kas ir kaut kādā veidā sekmējis tavu darba ikdienu, kad tu redzi to, ka tavi kolēģi, tavi padotie, ka, teiksim, arī ir tādas cilvēcīgas būtnes, katrs savu izaicinājumu. Respektīvi, kāds atsaucās uz attiecību veidošanos ar līdzcilvēkiem? Viena no tām lietām, kas palīdz, bet viņi, patiesībā, viņi pat vairāk balstās varbūt arī mums abiem labi pazīstamajā piesaistes teorijā. Un piesaistes vajadzību drošību, attiecīgi šajā te drošības vajadzībā,
un tas ir kaut kas tāds, ka tajā brīdī, kad es to esmu uzzinājis, to ir ļoti grūti vairs nezināt. Un ļoti daudz tādas trauksmes, pārpratumi, sevis vainošana vai otra vainošana, tā kā ir daudz ātrāk pieķerama un izslēdzama, pateicoties tam, ka tu ieraugi cilvēku ar viņa piesaistes vajadzību, kura tiek parasti jau tad iztrigerēta, un tāpēc notiek kaut kādas lietas, un tad, ja pat nav iespēja to cilvēku atbalstīt, tad vismaz ir iespēja viņu vēl vairāk netrigerēt un nestumt kaut kur. Tā droši vien ir tā viena lieta, kas noteikti tiešām ikdienā tā kā ļoti, ļoti palīdz tieši tādā attiecību veidošanā vai attiecību izpratnē. Viņi ļoti labi palīdz arī nospraust robežas, tādas veselīgas un pieaugušas, nevis tur iet kaut kādās cīņās un tā. Domājot par tām ikdienai vislabāk, tas, kas vislabāk droši vien no tās vīriešu prakšu pieredzes palīdz, ir tas, ka es nekad vairs nejūtos absolūti viens. Tas, ka es zinu, ka ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilvēks, kuram es zinu, ka es varu uzticēties, kuram es varu pateikt kaut ko, vai paprasīt padomu, vai palūgt kaut kādu atbalstu, vai jebko. Ka mēs tā esam virkni, ka mēs esam tik daudz. Jā. Un tā ir tā baigi labā sajūta, ka tu neesi vientuļais vilks šajā pasaulē. Jā, šīs sarunas ciklu virstēma ir garīgās prakses, kā atrast īsto. Tad domājot arī par tev pašam, par tavu pieredzi, gan par tām lietām, ko tu vidusskolas laikā piedzīvo, tām sajūtām par psiholoģiju un filozofiju, gan arī ejot terapeitisko ceļu un visticamāk sajūtot to, ka es esmu kaut kas vairāk ne tikai mans ķermenis, bet vai ne kaut kāda cita būtība arī mums katrā ir. Un arī domājot par to vīriešu iniciācijas pieredzi un tām vīru grupām. Vai tu sevi raksturo kā garīgu, reliģisku cilvēku? Garīgu noteikti, reliģisku es nezinu. Man ir, es esmu, ja pēc kādas piedarības esmu, tad es esmu kristietis un es neesmu varbūt aktīvs vai praktizējošs, bet kaut kurā atkal tādā fonā tas stāv, tā apziņa ir paļaušanās uz to, ka kaut kādā lielākā tīklā spēkā mēs esam vienoti vai savienoti. Jā. Un tas, kas man vienmēr visā šajā palīdz man, bet nepalīdz varbūt pasaulē tik labi ir, ka es paļaujos, ka mēs tiešām, ja mēs vēlamies, mēs varam atrast 99 lietas, par kurām mēs varam vienoties un domāt kopīgi un līdzīgi, neizslēdzot citus sajūtas, domas, uzskatus, vērtības. Un tad tur paliek tie 1, 2 kaut kādi, kuros, mums var būt dažādi uzskati, dažādi priekšstati, bet tad, ja pretī cilvēks tik ļoti vēlas ar visu aizstāvēt to, ka tie 2 vai 1 jautājums ir tik fundamentāli atšķirīgi, tādi, kas mūs šķeļ, kas mūs attālina, kas liek mums pazemot vienam otru.
tad ir tā nākamā labā lieta, tad, ko iemācīs normāls pieaudzis cilvēks, kad tu tad nosprauj to robežu. Tu saproti, tur ir kaut kāda iemesla dēļ. Es nāku atvērts, es vēlos vienoties, saprasties, uzskatu, ka visi ir pelnījuši kopumā cieņu, atbalstu, pieņemšanu. Un tas ir tāda, nezinu, arī mana garīguma pamatā, tā atvērtība vai pirms daudziem gadiem, un tā ir, man liekas, arī man ļoti subjektīva interpretācija, bet kaut kādā vienā vai sprediķī, vai kur tavs tētis, tiešām daudz gadiem, man liekas, 20. Es atceros, ka es klausījos to audio formātā, bet šķiet tas bija sprediķis, kur viņš teica, ka Dievs atnāca ar jauno derību, un jaunā derība ir jauns līgums. Un tā vecā derība, jā, mēs viņā varam ieskatīties, tie ir kaut kādi noteikumi, kas ir bijuši, viņš atnāca ar jaunu derību, ar jaunu vēstījumu visiem, jaunu līgumu, zem kuru mums ir jāparakstās. Un tas jaunais līgums ir, viņš ir iekļaujošs, viņš ir mīlestībā balstīts, viņš nav atriebībā, vēl kaut ko. Un kaut kā, un tā ir tāda ļoti viegla, ļoti, varbūt tāda vispārināta, bet man tik ļoti pieķērusies sajūta, ka es pie viņas, nezinu, man ir sajūta, ka vismaz 20 gadus jau turos, tajos brīžos, kad man ir jāpasaka, kur tad es stāvu savā kaut kādā, nezinu, garīgajā, vai kam es ticu, vai kam es neticu, kaut kādā pieredzē un tam līdzīgi. Tā vēsts, kādu to ir skaidrojis Juris, kā to Indulis skaidro, man liekas, viņa ir ļoti iekļaujoša, ļoti cilvēcīga, ļoti pieņemoša, par sevi atbildību uzņemties iekļaujoša, liekoša prakse. Tas ir droši vien tas, kā es par to domāju, bet nav tā, ka es ikdienā daudz domātu, piemēram, par Dievu vai augstāku spēku. Es vairāk, tur kā mēģinu sevi tajā lielajā bildē apzināties, ka es esmu daļa no tās lielās bildes, lielās puzles, kur visi kauliņi ir no vienas puzles. Jā. Tas, ko es dzirdu tajā, ko tu saki, tu esi atradis sev tādas kādas iekšējās to vērtību sistēmu, par miedarbību, sadarbību, iekļaušanu, un ka lielā mērā, ka tā arī varētu būt tava arī tāda garīguma definīcija plašākā mērā. Garīgums ir tas, kas mūs vieno, nevis tas, kas mūs šķeļ. Jā, absolūti, jā. Man liekas, ka jēga no tā ir tikai tāda. Jo, tā kā, gribas, taču var tik daudz atrast, par ko kašķēties un dusmoties un aizvainot un nerunāt visu laiku. Mums tā ievainotā kultūra, ievainotā sabiedrība ir tik gatava to. Es noteikti negribu būt daļa no tā, kas vairo nesaskaņas. Tā. Bet tas, ko tas arī paģēra, ka ir jāapzinās robežas kaut kādas. Un ar visus un vienmēr visu enerģiju atdot savukārt tikai tajā, lai saprastos ar katru, kurš tev pretī nāk, droši vien, tur ir vajadzīgas daudz citas dzīves. Jā, tas sarežģīti izpildāms uzdevums vienas dzīves termiņā. Jā, bet domājot arī par šīm tavām vērtībām, arī to, ko tu minēji,
Un zinot arī to, ka tu vadi un esi vadījis gan tēvu arī grupas un vecāku izglītības programmas un strādājis vecākiem, vai ne? Tagad esi skolas direktors. Vai tas tā izglītības tēma un darbošanās ar cilvēkiem, ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem arī ir kaut kas no tās miedarbības un no tās, iekļaušanas, veidošanas? Noteikti. Tas ir viens no tiem maniem nodevumiem cilvēcei un sabiedrībai. Viens no maniem darbiem, ar kuriem es dalos, jo ir tiešām ļoti daudz prakses, padomi, piemēri un ikdienišķas lietas, kuras tad, kad mēs viņus apzināmies un ar viņām sākam darboties, mēs kā pieaugušie, tad mēs varam tik ļoti labi ietekmēt bērnus un atbalstīt viņus un palīdzēt viņiem veidoties par labākām sevis versijām jau nevis tad, kad viņi pieaug, iziet cauri visādiem brikšņiem, nonāk terapijā un tad sāk domāt par to, ka ir jāveidojas par labāku sevis versiju. Skaidrs, ka viņiem tāpatās būs viņu grābekļi, viņu sitieni, viņu kļūdas un viss kaut kas, bet mums kā pieaugušajiem, kuri iedarbojas uz bērniem, ir milzīgas iespējas un milzīgs potenciāls no sevis dot ārā vairāk, plašāk, jēdzīgāk. Un, man patīk būt daļai no tā, man rada gandarījumu tas, ka viens, otrs, trešais tētis vai mamma atnāk un saka, ka mēs šito pamēģinājām. Es tiešām pamainīju to savu intonāciju, un tas viss mums ir citas attiecības. Vai es vienkārši pamēģināju izdarīt tās 3 ieelpas pirms impulsīvi reaģēt, un tiešām mēs varam saprasties labāk, un kad tik bieži cilvēkiem ir vajadzīgs tikai pavisam tāds mazs vēja plūsmiņa, mazs grūdienis, mazs atbalsts, kaut kāds padoms, kaut kāds, vienkārši parādīt, ka kur ir tavējais resurss. Un cilvēks paceļ acis un ieraug tiešām, kur viņš ir. Un tas ir tas, kas man rada tiešām milzīgu gandarījumu, kāpēc man patīk būt šajā te laukā, strādāt ar cilvēkiem, ar vecākiem, īpaši, jo viņi ietekmē to, kā attīstas šobrīd mūsu sabiedrība. Jā. Un pašā noslēgumā, atsaucoties vēlreiz uz šī saruna cikla nosaukumu, un šis vārds prakse vai prakses, vai ne, kas ir MIT vadība teorētiķa profesora Klausa Otto Šarmera skaidrojumā, vai ne, prakse ir kaut kas, ko es daru regulāri, vēlams katru dienu. Domājot gan par tām lietām, ko tu pats esi apgūs un mēģinājis, terapija, meditācija, domājot arī par tām lietām, ko tu citiem māci un stāsti, vecāku izglītību programmu kontekstā un darbā ar tēviem. Kas ir tās ikdienas lietas vai tās regulārās lietas, kurās tu smelies pats sev spēku un enerģiju, kas tev palīdz pašam nonākt labākā kontaktā ar sevi? Pirmkārt, visas šīs tiešām tur, kur ir miedarbība ar citiem, tādā ilgstošā tajā nodarbību cikla formātā, tas pats par sevi ir prakse, un tas ir tas, kam es arī ļoti kvēli ticu, ka ir vajadzīgi šīs kaut cik ilgstošās prakses, lai varbūt izveidoties vismaz 1, 2 vai 3 ieradums, kurš tad kļūst jau par daļu no tās sadzīves un ikdienas. Un tam ir vajadzīgs, ka tev ir tas pavadonis, kurš palīdz tajā ceļā, lai tas iestrādātos. Un šī prakse arī man pašam palīdz būt vairāk tajā tonusā un formā, kurā es redzu un gribu būt. Man ļoti patīk klejot mežā. Un tiešām
klejot, staigāt, reizēm apzināti apmaldīties un tad pieredzēt kaut ko. Un, ļoti svarīgi ir jūra. Un, ja man nav fiziskas attiecības un pieeja jūrai kādā brīdī, tad man viņā ir tā kā galvā manās sajūtās ir mans mentālais jūras nospiedums, pie kuras vienmēr var atgriezties un rast kaut kādu mieru. Es regulāri sev atgādinu elpot, regulāri sev atgādinu dzert ūdeni, un tās ir tās ikdienas prakses, kuras tik tiešām mežonīgi mūs nosver vienā vai otrā virzienā. Tad, kad man izdodas kaut cik regulāri ierakstīt kaut vai kādu teikumu dienas grāmatā, tas ļoti palīdz strukturēt un noventilēt nost un saprast kādā lielākā, plašākā perspektīvā notikumus. Tādas, respektīvi, es teiktu, nekas unikāls. Jā. Visas tās lietas, kuras labi praktiķi, kuri paši praktizē, iesaka, viņas darbojas. Galvenais un viss grūtākais ir tiešām praktizēt. Ja? Jo zināt, ka praktizēt ir labi, vēl nav praktizēt. Un tad es regulāri paklūpu, regulāri kaut kas izkrīt no tās checklistes, bet es esmu, man ir šī te prasme mācīties, man ir ļoti skaidrs toolkits, tas instrumentu kaste, pie kuras es varu atgriezties un ar darbu atgriezt sevi pie vienas, otras, trešās prakses, vienalga, vai tā ir uz tīru fizioloģiju balstīta, vai tā ir uz kaut kādu garīgumu balstīta, vai tā ir uz kaut kādām fiziskām vajadzībām, vai tā ir uz iztēli balstīta. Ja? Tiešām, es domāju, tur gan katram ir jāzina, kas ir tas viņa topiņš, kas strādā. Man ir ļoti svarīgi, ka man ir visās jomās lietas, kas man palīdz gan fiziskai, gan emocionālai, gan garīgai, gan sociālai arī. Tas prakses, kas man ļauj būt labākā sevis versijā un ar kaut kādu to virzienu un trajektoriju uz plašāku sevis pieredzēšanu un apzināšanos. Paldies, Laura, par sarunu. Paldies, Gert. Jā. Tad arī tad, kad ejam savā ceļā un paklūpam, tad ir brīnišķīgi, ja mums ir kādas lietas, kas mūs var atvest atpakaļ, pie kā mēs varam pieturēties. Un garīgums kā ceļš vai forma vai vieta vai lieta, kas ved pretī iekļaušanai. Tās ir divas brīnišķīgas atziņas, ko mēs varam paņemt līdzi no šīs sarunas. Paldies un tiekamies nākamajā reizē.